Tātad jaunais produkts saucās Direset. Droši varu teikt, ka viņš ir domāts mūsu imunitātei, imunitātes sakārtošanai, uzlabošanai, un imunitāte ir mūsu veselības pamats. Lai ar kādi vēji pūš, ja mums ir laba imunitāte, tad mēs tiem vējiem ejam garām, vai tie pūš mums garām. Ja, un mēs nebaidamies no ziemas, mēs nebaidamies no vīrusiem, mēs nebaidamies no gripām, jo stipra imunitāte veicina to, ka mums nepielīp šie vīrusi, šīs gripas un tā tālāk. Mēs mierīgi varam aiziet arī ciemos pie kāda slima un iznākt ārā, un nekas ar mums nenotiek. To es personīgi droši jums varu apgalvot. Tātad tie, kas vēlās savu imunitāti sakārtot un uzlabot, tiem šis Direset ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Kas ir imunitāte? Tā ir izglābšanās no kaut kā, kad organisms ir spējīgs pretoties dažādiem vīrusiem, infekcijām, slimībām, baktērijām, sēnītēm un tā tālāk. Un to darbības produktiem. Tā skaitā slimības izraisošiem mikroorganismiem, svešādām vielām, kam ir antigēns īpašības. Redziet, pat no indēm, ja imūnsistēma ir kārtībā, tad mēs pat no saindēšanās varam vieglāk izķepuroties ārā. Viņa var mūs kaut kādā veidā paņemt, protams, arī slimības mūs var paņemt kaut kādā veidā, bet katrā ziņā, ja imūnsistēma ir kārtībā vai laba vai labāka nekā iepriekš, tad mēs tam visam izejam sausākām kājām cauri un vieglākā formā cauri. Tā ir spēja, imunitāte ir spēja pretoties pret dažādiem ārējiem faktoriem, kas spēj mūs izmainīt uz sliktāko pusi, teiksim, pievest mums slimību klāt. Ja? Tā ir kompleksa reakcija, kas ir virzīta uz aizsardzību pret šiem nelabvēlīgajiem organisma ietekmētājiem. Ja? Tā ir vienota vesela daudzfaktoru dinamiska cilvēka iekšējās vides uzturēšanas kontrols un korekcijas sistēma. Tātad ienāk svešķermenis, metam viņu ārā, imūnsistēma viņu izvirza ārā un viņš neiekļūst dziļāk mūsu organismā. Tā ir sarežģīta daudzlīmeņa struktūra, kas ietver sevī vairākas organisma sistēmas. Ja? Un mūsu organisma aizsardzības un glābšanas dienas, kas aizsargā no visiem svešķermeņiem un bīstamām vielām. Tā tas ir realitātē ir. Pazemināta imunitāte ir iemesls vairākumam mūsu veselības saslimšanām, kaitēm, un zema imunitāte pasliktina vispārējo cilvēku veselības stāvokli un var kalpot par iemeslu dažādām hroniskām saslimšanām. Pazemināts imunitātes cēloņi ir nepareizs, nekvalitatīvs uzturs. Un mēs jau par to bieži runājam. Ir grūti izvēlēties to pareizo uzturu. Tas ir problemātiska lieta patiesībā šobrīd. Ja? Mums ir slikta ekoloģija apkārt un ļoti nelabvēlīga ārējā vide, kas ietekmē mūsu imūnsistēmu. Tieši tāpēc mums vitamīni ir katru dienu vajadzīgi, lai mēs šo imūnsistēmu visvisādos veidos un no visām pusēm varētu celt. Ja, biežas infekcijas, parazīti, tārpi, invāzijas un atsevišķi orgānu primārās saslimšanas, tā ir mūsu pazeminātā imunitāte. Mūsdienās tas ir mūsu dzīves veids, mūsu kaitīgie ieradumi un stress ietekmē mūsu imunitāti ļoti, ļoti, ļoti. Tātad, kā ir pareizi lietot? Vispareizāk agrāk mums mācīja lietot vienas 15-20 minūtes pirms ēšanas ar glāzi ūdens. Jo ēšanas laikā šī glāze ūdens var nepareizi ļaut uzsūkties ēdienam, un pēc ēšanas šī glāze ūdens uzreiz ir arī nelabvēlīgs faktors ēdienam. Tā kā pirms ēšanas 15-25 minūtes, ja, nav tik traģiski. Šī vitamīni ir ļoti labvēlīgi ar to, ka viņus var arī, ja netraucē šis ūdens pēc ēšanas, var arī pēc ēšanas. Nav nekāda traģēdija, bet visideālākais un labākais veids ir 15-20 minūtes pirms ēšanas. Šīs 15-20 minūtes ir vajadzīgs vitamīniem, lai uzsūktos ūdenī šķīstošie vitamīni, un tad, kad mēs ēdam, un ēdienam pēc tam ir jābūt, kaut vai nelielai daļai ēdiena ir jābūt, jo tādā gadījumā eļļā šķīstošie vitamīni. Tā kā pirms ēšanas vislabākais veids, kad vajadzētu lietot. Tātad mūsdienās hroniskās slimības, sirds slimības, insulti, vēži, hroniskas respiratoru saslimšanas un diabēts ir galvenie mirstības iemesli pasaulē.
līdz 63%, vai cik labi, ka būtu 36% no visiem nāves gadījumiem. Daudz, vai ne? Un sirds asinsvadu slimības tās ir galvenās, kas paņem mūsu tautu apkārt. Onkoloģija ir nākošā, un diabēts ir vēl viena nopietna smaga slimība. Un arī diabēts bieži vien atnāk pie mums, tāpēc, ka ir zema imunitāte. Neviens daktars jau nepateiks īsteno iemeslu, kāpēc. Tāpēc mums ir jābūt gudrākiem un jādomā par savu imūnsistēmu. Imūnsistēma būs kārtībā, daudzas problēmas vienkārši aizies garām. Pēc Krievijas Federācijas valsts statistikas datiem, Krievijā 2011. gadā tika reģistrēta vairāk kā 31 miljonus akūtu respiratoru slimību, ARS un gripas saslimšanas gadījumu. Daudz, vai ne? Tā, un pēc pasaules statistikas datiem katru gadu ar gripu slimo 500 miljoni cilvēku. Daudz. Tas ir pasaulē. Tātad kādam ir jābūt produktam imunitātei, ideālam, labam. Viņam ir jābūt arī ar ļoti labu zarnu trakta mikrofloru, kas nostiprina un uzlabo šo zarnu trakta mikrofloru un imunitāti. Un tās labvēlīgās baktērijas, bifidum baktērijas, probiotiķi saucamie, kas sakārto un uzlabo mūsu zarnu trakta mikrofloru un papildus ceļ imunitāti. Efektīvs līdzeklis imunsistēmas sakārtošanai ir ar prebiotiķiem kopā. Un šajā preparātā tie prebiotiķi ir klāt esoši, un prebiotikas ir nesagramojams pārtikas sastāvdaļas, kur uzdevums ir uzlabot zarnu mikrofloras sastāvu, ievērojami veicinot labvēlīgo probiotisko baktēriju augšanu un aizkavējot potenciāli bīstamo baktēriju attīstību. Pie visvairāk akceptētajām prebiotikām Eiropā ir pieskaitāmi visplašāk pētītie frukto-oligosaharīdi, redz, ko sarežģīts vārds, pie kuriem pieder inulīns, un inulīns ir dabīgs augu polisaharīds. Un inulīns ir sastāvdaļa šajā preparātā. Tātad šis inulīns ļoti labi veicinās un sakārtos mūsu zarnu mikrofloru. Un ļoti bieži daudzas problēmas, kā jau mēs reizēm runājam, daudzas problēmas ir no nerviem, bet daudzas ir no tā, ka mūsu zarnu trakts nav kārtībā. Dzertas antibiotikas un šīs te prebiotiķi vai probiotiskās vielas mūsu zarnu traktā nav. Un ir slikta mikroflora un slikta šī peristaltika zarnu traktā, un organisms jau sāk streikot. Ja? Ideālam produktam imunsistēmai ir jābūt tādam, kas uzlabo asins imunitātes šūnas, makrofāgi un leikocīti, ja? Un tie ir atkritumu savācēji, kas attīra organismu no iznīcinātajām mikroorganismiem un vecām šūnām. Redziet kā? Un ķīmiskie slepkavas ir specifiski leikocīti, kas iznīcina slimību ierosinātājus, izdalot spēcīgas ķīmiskas vielas. Maigai iedarbībai jābūt šiem imunitātes produktam un dabīgam sastāvam. Lai stiprinātu imunitāti, ir jābūt uz dabīgās bāzes, organisms labāk sakārtojas un asimilējas un retāk izsauc alerģiju. Un ļoti ērti lietojam šiem kapsulām jābūt, lai var uzdzert glāzi ūdens un skriet tālāk savos piedzīvojumos dzīves. Un tāds ir šis te jaunais Diresēt produkts. Diresēt satur unikāls dabas imūnomodulators, kas imūnsistēmai, jūsu aizsardzes sistēmai ļaus strādāt ar pilnu jaudu un iekļaut tādas aktīvās komponentes kā beta-glukānu, inulīnu, spirulīnu, vitamīnu E un selēnu. Šīs visas sastāvdaļas ļoti veiksmīgi palīdzēs organismam sakārtot šo imūnsistēmu. Tātad beta-glukānam ir tikpat svarīga loma imunoloģijā kā penicilīnam antibiotiku pasaulē. Beta-glukāni aktivizē gan lokālo, gan sistēmas imunitāti. Papildus izteiktai imunomodulējušai iedarbībai specifiskās un nespecifiskās imunitātes līmenī beta-glukāniem piemīt antioksidanta īpašības, tātad arī antioksidants, kas sakārto mūsu sirds asinsvadu sistēmu. Beta-glukāns ir unikāls savienojums, kas atklāts pirms 40 gadiem lielā daudzumā, ir klijās un šitākī sēnēs. Nu, klijas mēs ļoti maz ēdam un šitākī sēnes nemaz tik bieži arī veikalā nepērkam.
Jā, inulīns ir pats efektīgākais prebiotiķis pasaulē. Stimulē labvēlīgo baktēriju augšanu, palīdzot tām ātrāk adaptēties zarnu traktā un apkarot sliktās baktērijas, izvada smagos metālus, radionuklīdus, holesterīnu, dažādus toksīnus, veicina daudzu vitamīnu un minerālu vielu, īpaši kalcija, magnija, vara, cinka, dzelzs un fosfora asimilāciju organismā. Inulīns dīres sētā tiek izgatavots no cigoriņiem, kas aug ekoloģiski tīros rajonos. Tātad atkal ir pateikts, kur mēs šo ingredientu savācam. Ja? Spirulīna ir jūras aļģe, bagāta ar dzelzi, kalciju, magniju, cinku un B-grupas vitamīniem. Vispasaules līderis augu vidū pēc to noderīgajām īpašībām. Stiprina imūnsistēmu, veicina toksīnu un šlakvielu izvadu no organisma, piemīt antioksidantu īpašības, uzlabo aknu funkciju, atjauno zarnu trakta mikrofloru. Redziet, cik plašs spektrs vienai spirulīnai vai vienam inulīnam. Un visi kopā tātad, cik spēcīgs šis preparāts būs. Jau pēc sastāvdaļām mēs varam saprast, ka preparāts būs ļoti spēcīgs. E-vitamīns un selēns paaugstina vispārējās organisma aizsargspējas. Un vienas dīres ēd kapsulas sastāvā ir gandrīz diennakts deva selēna. 67% ieteicamās devas normas vīriešiem un 91% sievietēm. Vienas dīres ēd kapsulas satur 40% no vitamīna E ieteicamās diennakts devas. Tātad dīres ēd sastāvdaļas palīdz restārtēt un atjaunot imūno sistēmu visos līmeņos, aktivizē imunitātes šūnu darbību, paildzina to dzīvi, atpazīst un iznīcina bojātās un mutējošās šūnas visagrīnākajās stadijās. Normalizē zarnu trakta mikrofloru, līdz ar to stiprinot zarnu trakta imunitāti. Veicina šlakvielu un toksīnu izvadu no organisma, uzlabo gremošanas sistēmu. Tātad, redziet, visagrīnākajās stadijās iznīcina bojātās un mutējošās šūnas. Tātad tas ir domāts arī onkošūnām, jo tās ir tās bojātās un mutējošās šūnas. Šis dīres ēt ir ļoti ieteicams ar digvārdu nano, kas attīra no toksīniem un veicina attīrīšanās procesu organismā. Tātad abi divi principā ir tādi restartētāji organismā, kas attīra mūsu organismu no šlakvielām. Un arī digvārdu nano viņš strādā pie onkoloģijas, un es varu droši teikt, ka arī dīres ēts ir ļoti svarīgs pie onkoloģijas situācijas. Tātad vada ārā un mutējošās šūnas izvada ļoti svarīgs faktors, ļoti tāds, manā skatījumā ļoti. Un ja šī situācija pastāv, tad, protams, kad vajadzētu par to domāt un vajadzētu atļauties šos preparātus lietot. Tātad riska grupas, kuriem mēs ieteiksim šīs problēmas. Cilvēkiem, kuri bieži slimo ar augstēšanās slimībām, cilvēki, kuri cieši no hroniskām saslimšanām, vecāka gada gājuma cilvēkiem, senioriem, 35 līdz 45 gadu veciem cilvēkiem, kuri dzīvo ekoloģiski nelabvēlīgos apstākļos, kuri saņem ar uzturu vai ūdeni kaitīgas vielas, bet patiesībā kurš tad mēs dzīvojam labvēlīgos apstākļos? Cilvēki, kuri pakļauti lielām emocionālām slodzēm, stresiem, kuri neievēro veselīgu racionālu uzturu, bieži neizguļas, kā arī cilvēki, kuri nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Smēķētāji, tie, kuri lieto arī alkoholu, jaunieši, kuri ir sociāli aktīvi dzīvesveids un pārsvarā biroja darbinieki, viņi bieži tiek pakļauti stresa situācijām, neievēro pareizo uzturu, bieži uzkuroši skrienot, cieši no neizgulēšanās, vairums no viņiem ir smēķētāji. Tātad jauniešiem ļoti ieteicams šis preparāts. Ko mēs vēl varam mūsu imunitātes uzlabošanai ņemt par labu? Tātad vēl vajadzētu kādus vitamīnus, minerālvielas paralēli palietot, lai nebūtu iztrūkums organismā, lai mēs varētu papildināt organismu ar vajadzīgiem vitamīniem. Vajadzētu regulāras pastaigas veikt svaigā gaisā, kam nu ir laiks vai slinkums netraucē. Regulāras fiziskās nodarbības vajadzētu veicināt. Atteikties no smēķēšanas, bet tas ir ļoti grūts pasākums, to es zinu, kā cilvēki sūdzās par to. Ierobežot cukuru un citu kaitīgu ogļu hidrātu patēriņu, kā arī atteikšanos no alkohola. Cieši un ilgstoši sakārtots miegs būtu vajadzīgs. Tikai pozitīvas emocijas, vienmēr plašs maids un spēcīgs iekšējais miers. Tas viss mums būtu ļoti, ļoti vajadzīgs, lai mēs celtu savu imunitāti paralēli tātad ar šiem vitamīniem.